Viņa nostiprināja kājas slidās un kā putns uzlaidās uz ledus. Slīdēja rāmi, gaisīgi kā gaiss pēc lietus, kad iztvaja kopā ar ezeru. Varētu pat gulbji nākt vērot, cik graciozi šo visu prata šī jaunā slidošanas meistara. Ja jāsaka godīgi, tad viens netikums gan viņai bija – augstprātība. Dejas māku uz ledus bija visa viņas dzīve. Meitene nesaprata, kā var dzīvē vēl kaut kas cits interesēt. Viņa apzinājās savu talantu. Nemīlēja, ja viņai tuvojās, kā teikt, no mirstīgās tautas. Jau meitenes vārdā šķita, ka ielikts ir kods – Sniedze. Ar to viņa arī lepojās. Sniedze kaut kur bija lasījusi, ka viņas vārds nozīmē putns ar baltām spalvām. Nekurai katrai tāds vārds un talants. Aizsalušais ezers aizvēra acis, lai Sniedzei vieglāk slīdēt pār tā ledaino muguru. Graciozā ledus deja atspīdēja ezera spogulī. Tumšās egles kā gobelēni, bērzi kā jauniesaukti puiši dienestā, kārklu krūmāji kā 3 dienu bārdas rugāji. Tie visi vēroja maģisko ledus deju. Pat ezera ledainais vaigs neņēma ļaunā, ka Sniedzes slidas atstāja arhitektūras cienīgus rasējumus. Ezera dzelmē mītošās zivis tagad nožēloja savu zivju likteni, jo nebija iespēja šo izrādi lūkot no sauszemes pozīcijas. Atgriezusies mājā, Sniedze nolika savas slidas atpūsties siltākā vietā, bet pati iekārtojās omulīgajā dīvānā. Blakus uz neliela galdiņa, kā āzīša mugura, stāvēja aveņu tēja. Savu kārtu turpināt stāstu gaidīja atvērtā grāmata. Mīkstā sega apņēma Sniedzes augumu. Tā viņa iekārtojās un lēni malkojot karsto tēju, vērās kamīna liesmās, kuras arī it kā dejoja, tikai savā veidā un vietā. Sniedze bija turīga kunga atvase. Jau no mazām dienām jaunkundzītei tika viss sarūpēts. Nebija nekas tāds, pēc kā varētu ilgoties Sniedze. Tēvs jau no pašas bērnības meistarīgi skaidroja par sabiedrības kārtu iedalījumu, gluži kā Indijā pēc kastām. Ko nabaks tev varēs dot? Bieži šo gan vietā, gan nevietā teica tēvs. Analizējot, var secināt, ka lielākā vaina ir tēvam par Sniedzes augstprātību. Ja tā racionāli spriež, tad jā. Ja dienu no dienas tev neatlaidīgi ko māca, tas neapzināti un vēlāk apzināti nosēžas zemapziņā un raksturā. Nevar jau noliegt, skaista bija Sniedze, vijīgi, līdz viduklim rudi mati, zaļas kā sūnas acis, augums kā jaunai stirnei, kura izgājusi meža malā pavērot apkārtni. Nesteidzīgi pagāja Sniedzes ikdiena, jo par ko gan viņai lauzīt prātu? Tēvs jau visur sarūpējis, un ja vajadzēs, tad nākamās kaprīzes būs šā vai tā izpildītas. Ezera otrā krastā nebija tik mierīgs vakars. Necilā būdiņā, kur svece pildīja 2 uzdevumus, gan gaismas avota, gan siltuma, sēdēja jauns, norūpējies puisis. Bats un nabadzība ņirdzīgi lūrēja pa visām būdu spraugām. Par pavasari pat domāt nebija vērts, jo ziema tik uzņem savus apgriezienus. Uldis sitās pa dzīvi kā mācēdams. Jau bērnībā viņš bija palicis viens, jo tā laika slimība aizsauc abus vecākus. Maizes garoziņu un padilušu kreklu
nodrošināja attāls radinieks. Bet nu jau gads kā radinieks dus tajā pašā guļvietā, kur Ulde vecāki. Tā nu puisis meklē savu vietu plašajā pasaulē. Šo necilo mājvietu piedāvāja kāds bodnieks. Tur kādreiz esot bijusi mantu noliktava, bet tā kā biznesa straumes apsīkušas, tad telpa stāv tukša. Tad nu varot tur uz kādu laiku apmesties. Tā jau būtu labi, bet par šo žestu bodniekam ar pliku paldies nepietiks. Viņš prasīja ikmēneša samaksu. Tagad Uldim jādomā par darba lietām ar. Vasarā jau labi, ezera apkārtnes sniedz kādu variantu, zivis noķert un pārdot, vai palīdzēt kādai māmuļai ragulopam siena krājumus sagatavot. Bet ziemā visa apkārtne kā iemigusi. Darba iespējas niecīgas. Dzīvojot taupīgi, Uldim vēl kabatā ir pāris spīdīgu naudas ripu. Kādai dienai vēl būs, bet pēc tam. Pēc mokošās pārdomu nakts Uldis nolēma aiziet aplūkot ezeru. Diena saulaina, tāpēc varbūt radīsies kāda doma par nākotni nezināmo. Tālumā Uldis ieraudzīja sniedzes ledus deju. Tā puisi apbūra. Pieejot tuvāk, viņa sirds apstājās no sniedzes skaistuma. Kā no pasakas šī meitene, domāja Uldis. Viņš vēroja sniedzes sniegumu un aizmirsa savu ezera apmeklēšanas patieso iemeslu. Tagad sniedzēji bija vēl viens cītīgs slidošanas mākslas skatītājs. Meitene Uldi neievēroja, jo apģērbs vien jau liecināja, no kāda sabiedrības slāņa viņš nāk. Uldis pat neuzdrošinājās elpot, lai tikai neuztraucētu sniedzes sniegumu. Savukārt sniedze cik augstprātīgi uzmeta necilu skatienu Uldim. Uldis stāvēja pie veikala letes. Maize, milti, sāls, siļķu muca, nekas nepiesaistīja puiša skatienu. Viņa veikala apmeklējums nebija, lai remdētu izsalkumu. Uldis bija atnācis, lai nopirktu kaut ko daļai slidotājai. Kabatā bija pēdējās pāris naudas ripas. Skatienu piesaistīja izsveramās ledenes. Sarkanas, baltas, rozā. Tās Uldim atgādināja apaļas lāsītes. Uldis nopirka sauju ledeņu, jo vairāk viņam nesanāca. Kabatas tagad tukši virināja mutes, jo pēdējā nauda tās bija atstājusi. Pacelāts Uldis devās uz ezeru un gaidīja. Ledeņu turziņai svarīgs uzdevums – iepriecināt sniedzi. Nav jau nekas daudz, bet no tīras, mīlošas sirds. Noskatījis kārtējo dienas ledus izrādi, Uldis piegāja pie sniedzes un sniedza savu necilo dāvaniņu. Sniedze vīzdegunīgi paskatījās uz Uldi un neteica neko. Viņš nedroši uzrunāja meiteni, aicinot iepazīties. Trūcīgais apģērbs, no trūkuma iekritušās acis, puisis sniedzes augstprātīgajā vērtību skalā neierindojās pat pēdējā vietā. Neko neatbildējusi, sniedze ar vienu vēzienu izsita Uldim no rokām ledeņu tūti. Tās aizripoja tālu un sakrita kā zvaigznes ezera apsnigušajā krastā. Uldis neizpratnē stāvēja un nezināja, ko darīt. Sniedzes iepazīšanās žests nepārprotami lika saprast, ka nekādu cerību Uldim nav un nebūs. Sniedze aizgāja, un Uldis stāvēja kā noburts
un raudzījās krāsainajās ledenēs, baltajā sniegā. Ledenes arī bija tikpat pārsteigtas kā puisis, jo tādu savu ledeņu uzdevumu tās nebija paredzējušas – gulēt nekustīgi, baltajā segā. Uldis atgriezās savu pagaidu miteklī. Vēl vairāk par gurkstošo vēduru viņam gurkstēja sirds. Tā jutās it kā būtu ezers, pār kuru sniedzes slidas atstājušas dziļas slidošanas švīkas. Necilā būdiņa zināja stāstīt, ka neilgi pēc notikuma ar ledenēm Uldis devies prom. Kur un kā, to būde nezina. Sniedze savā augstprātībā uz šo ezeru vairāk nenāca slidot, jo zemākā sabiedrība bremzē viņas talanta attīstībai. Ezera krastā vasarai sveicienus māja ziedi. Tie atgādināja balti sārtas, čukstu mutītes, ieskautas zaļās, spīdīgi apaļās lapās. Tās bija ulde ledenes, kuras izkūstot siltajā saulē, bija pārvērtušās par ziediem. Tautā tās iesauca par ledenēm. Šo pasaku sacerēja un ierunāja Dace Veikša.